būs epitēlijas, āda. Varam redzēt kādu veidu struktūru. Ādai ir kāds epitēlijas? Pārots, jā. Tā kā to uzreiz varam pateikt, ka vispusēji viss ok. Tad, kas īpaši ausīs, ko mēs redzam, kas mums ir, kur, teiksim, uz parasto ādas virsmu mums nav? Dziedzeri speciāli? Jā, mums būs, varēsiet paši palasīt par to, bet vasku veido šie dziedzeri, ir parasti tādi ļoti lieli, varam redzēt arī tieši šeit dziļi iesniedzās arī dermā, gandrīz pat hipodermā iekšā. Veido vasku. Vasks, protams, tāds diezgan sveķains liels, orientējoši, viegli identificēt, jo citos ādas struktūros parasti nav tik liela kaut kādi dziedzeri. Tā būs lieta, ko var mierīgi paskatīties, lai varam identificēt vārdu. Papildus, lai palīdzētu skatīties dziļāk, būs zemāk, šeit būs muskuli jau, un tad dziļākā slānī, skatīšos vajadzētu būt, mēs redzēsim, no kā auss struktūra ir veidota. Jā, tā kā redzēsim dziļumā, pat pārāk tālu nav no pašas virsmas. Skrimšu jaukus. Tad galvenais vienkārši diferencēt, teiksim, no deguna, protams, tur jau arī veidots no tā paša skrimša. Kāda veida skrimšu? Jā. Tā. Un, skrimšu jau parasti diezgan viegli orientēties. Lielā krāsā parasti lielā zili, tumšāki, relatīvi blakus audiem. Lielas šūnas, parasti divas, kādreiz pat 3 šūnas kopā sagrupētas, iekarinātas starp pašu kriemeņu. Ārējais atšķirības. Jā, tur ir uzmanīgi, tad orientējoties. Tā. Ārējā virsma, te būs mati āda, vispārējais. Audi. Šīs ir smadzenes. Jūs var redzēt smadzenītes. Šurkai. Viss tās ir smadzenes. Lielā globumā. Mēs redzēsim galvu, te vajadzētu uz deguna pusi. Šis kaut kāds no acu struktūras varētu būt. Un tad ir jāskatās bišķi vairāk bazāli. Tā. Dziļie muskuļi, dziedzeri. Un te varam redzēt vestibulo kochleāro aparātu. Arī skrimši. Kopīgi, te var mierīgi redzēt kochleju. Mēs līmējuši struktūru kopā. Te būs pamatne. Nervu šķiedrus mēs redzēsim iesaka šeien. Helikotrema būs te galā, izklāta. Te vislabāk arī varam redzēt bišķi ir nolodīta no malas, bet te būs tās stria vaskulāris.
No 3 skalām kāds varētu nosaukt, ko tu būtu bišķi labāk te ir norauta balva, bet, teiksim, kura būs tā te skala? Vestibulāris. Jā, vestibulī. Varam pateikt, jo šeit būs ļoti plānā membrāna vestibulī. Tad apakšējā būs timpani un vidējais. Jā, un te labi, ignorēja, ka ir norauts. Pietuvināsim, paskatīsim pašu strija vaskulārus. Strija vaskulārus tumšas šūnas, balts šūnas, orientējoši redzēsiet atveres, kur ir kapilārs pleksus, kur starp visām tam šūnām vajadzēja būt 3 slāņi. Tur grūti pateikt specifiski, bet teorētiski 3 slāņi filtrācijai starp arī endolimfu, asins un šķidrumu. Te arī blakus korti orgāns, viņš atkal bišķi saplicināts. Te tā īsumā te būs limbus ar saviem interdentālām šūnām, kas veido tektoriālo membrānu. Pats korti orgāns, te vajadzētu būt papildus kanāli, vienkārši saplicināti. Te būs ārējās matu šūnas, vajadzētu būt kaut kur iekšējā matu šūna. Vai tās atradīšu arī labāk piemēru. Jā, tajā te preparātā varam redzēt tieši tos strija vaskulārus. Jā. Viens te orientējoši eritrocīti, ļoti labi sakni iekrāsot. Kas ir tā te par struktūru? Kas varētu tas būt? Pagājušajā nedēļas tēma. Stipriņos, bet terminos. Specifiski šie te slāņi būs retina. Jā, bet acis kā tā. Šis bija atkal kaut kāds žurveida kālis vai kā tam līdzīgi. Jā. Skatos, te smadzenes nav, mēs fokusēsim uz šo struktūru atkal. Un te varam redzēt ļoti labu piemēru, lietezim. Atkal orientējot, te būs pamatne, te būs elektrošēmas gals, viņš nogriezts, un tad ideāli varam redzēt korti orgānu. Strija vaskulāris, vestibulārā membrāna, limbus ar interdentālām šūnām, ļoti smuki sakārtot, membrāna tektorija, mazā gļotainā, tāda. Šūnas individuālās. Bazālā membrāns, atcerieties, ka būs arī, te var jau redzēt zonā klāta, zona pektināta, kopīgi orgāns kopīgi būs šis. Mēs redzēsim, labi,
Matu šūnas 3 ļoti smukas. Ārējās iekšējas būs šis šeit ar savu balstu šūnām. Kāds atcerās tās te pamatu balstu šūnas, kā viņas sauc? Tās, Viņam bija zinātnieku nosaukums. Deiteršūnas. Jā, tās te. Ja mēs orientējam, skatāmies uz tām te ārējām matu šūnām, ko redzēt prezentācijā šie te. Un tad apakšā būs deiteršūnas. Tur bija tā ziedara rokā, kas iznāk ārā. Tālāk. Īsti nekāda vas spirāla, varbūt šeit var bišķi redzēt iespējams vas spirāla. Bazālā membrāna kā tā. Ko citu? Jā. Iekšējā matu šūna. Vai varam redzēt nervu šķiedras. Te būs ligaments. Aizies tālāk. Orientējoši kaut ko pa sāmreizies. Spirivaskulāris. Limbus. Ļoti labi bilde, es teiktu. Lielākoties no visām nepieciešamām struktūrām tas viss bija tajā te preparātā. Tā kā, jā, tas korti orgāns. To korti orgānu vai var atrast kopīgā kaut kādā struktūrā, vai te ir daži preparāts mēs visu lietām. Nākamais otolīta orgāni. Atkal mēs būs par galvu. Smadzenītes. Smadzenes kaut kādas. Tad ir jāmeklē atkal tieši dzirdes orgānus. Orientējoši parasti bazāli, te būs atkal muskuļi. Parādīšu vienkārši, kā vispār izskatās. Ejam uz priekšu, te atkal ir acis kaut kāda atlieka, tad var redzēt varbūt lēcu. Un te ir dego virzienu. Jā, smadzenes. Blakus smadzenēm mēs redzēsim. Te būs vestibulokoklārā struktūra. Citā šķērsprizmā, tā kā baigi neredzēsim pašu iemedzi šoreiz, bet mēs varam sākt meklēt sakulus un utrikulus. Varbūt vienu, varbūt abus. Jā, tad tas varētu būt iespējams sakuls. Nē, pagaid, te būs puslopu kanāls. Puslopu kanāls, tad tas te būs utrikulus. Sekojiet tās maliņas. Te varam redzēt tādu vīši atkal pēc preparāta gatavošanas nolūbīta virsma. Putāja veida mazi akmentīgi. Te būs paši tie otolīti. Tā. Te vajadzētu būt gēls. Bišķi varam redzēt cielī tādas šķiedriņas, kas vēl tura pašu otolību orgānu pie šūnām. Te būs tās gaišās, balsšūnas, nervšūnas, te kopīgus utripoja maklas. Te būs
kubīgu utrikuļu otolītu orgāns kopīgi. Te arī runājot par bišķi patoloģiju, varētu būt, kad vertigo gadījumā, vertigo ir vairāk iemesli, kāpēc veidojās vertigo. Protams, varētu būt nervu pamats vai tam līdzīgi, bet kādu reizi, kas notiek, ir mazs akmentīvs kristāls izkrīt ārā no viņu pašu gēla, un viņš tā kā bišķi sāk ceļot. Un var vai nu ceļot vispāri, vai arī sāk iesisties tur, kur viņš nevajadzētu. Viņš arī var izkrist ārā un sāk ceļot, aiziet no saklus un trīkumus, jo viņi visi savienots, protams, ar tām semiņglunāriem kanāliem. Un var iedomāties, ja nepareizā laikā, nepareizā orientācijā šis no saknes sāk vienkārši iesisties pie cita receptora malas nevajadzīgi. Tāpat veidojās kaut kāda nervu atbilde. Tur signāls veidojās smadzenēm. Un tādā pašā veidā, kā braucot mašīnā, ka mums nesakrīt signāli, ka it kā mēs sēžam vai stāvam, nekustamies, bet mums pēkšņi rodas signāls, kad mēs it kā guļam, roda to nesakrišanu un arī sliktā duša. Un varētu būt arī tad vertigo sliktā duša sajūta. Papildus, kas var notikt, te arī tur prezentācijā būs runa par nistagmu. Protams, kā visbiežāk kombinējās gan vestibulokoklējāra aparāta orientācija ar redzes informāciju. Ja mums ir nepareizi signāli, pamatā no vestibulārā aparāta, acis varbūt mēģinās pielāgoties pie tās informācijas. Kad ja mēs stāvam, tad mums nāk informācija, ka pasaule griežās, mūsu acis varbūt mēģinās pielabot redzes informāciju ar to griešanas informāciju, kad mēs griežamies. Kas parasti dabiski notiek, ka mēs arī vispār fiziski griežamies, acis lec no vienas puses uz otru, lai noķertu kaut kādu bildu rāmīti, lai mēs kopsadulkumā saliekam tās rāmīšu bildes smadzenēs, lai višķi varam saprast, kas notiek, kad mēs griežamies. Jo mēs nevaram visu informāciju, visu laiku saņemt no acīm, jo tad viss būs ļoti švīkains un vienkārši nesakās, ka nevarēsim salikt bildi. Bet lecot no vienas vietas uz otru vietu, mēs dabonām to bildi, saliek informāciju un sanāk informāciju. Sanāk orientācija. Bet, ja mēs stāvam, tad mums nāk signāls, ka mēs griežamies, un tad acis sāk orientējoši kustēties, sākām mēs grieztos. Tur tad veidosies tā lekšanas kustība arī, bet tad, kad mēs stāvam, un tur ir veidojās tās mīkstēkums arī acis lec no vienas uz otru, šitā draustojoši. Un to var uzlabot, tur būs vai no atkal nervu bojājumu pamats, vai arī varbūt šitā vertigo pamats arī ir jāskatās. Bet jā, palasiet bišķi par vertigo arī. Tur interesanti arī terapija veidi, tieši varam mēģināt nobīdīt to apmeni pareizā orientācijā, un tur ir tāds daudz, kas arī kustās, un tur visādi ir interesanti. Tā. Labi, tas būs, ja es pareizi orientējos, utrikuls otolītu orgāns, tad otrā lielā arī, jā, un te būs sakulus. Te varam labi redzēt, atkal nolobīs, tad te būs tie mazie akmentiņi, ļoti smuki. Pamatā arī makulas, šūnas.
bišķi redzēt matiņi, te varētu būt kinocīlī lielā. Uzmanieties arī tiešām EKG preparātu kvalitātes, kādreiz arī mūlobās fotolītām virsmu. Kas vēl ir palicis? Krista ampula. Jā, tā bišķi vieglāk ir atrast. Relatīvi. Jo struktūra ir bišķi vieglāka. Atkal jāorientējās, kur mēs esam. Domāju, es nemaldos, un šito preparātu pirmais skatu. Paskatāmies. Es negribu teikt, tas ir. Kādam arī kristāpulārs preparāts? Vajadzētu būt vēl viens. Šeit īsti nevar redzēt, ka vajadzētu būt papildus tas kuposlānis. Ir vienam, kam ir kuposlānis, viņš ir tāds spits ir palicis, jo viņš ir sabrucis, izžuvis preparācijas laikā, tur tāds laiks. Kur viņš tagad ir, tāds jautājums.
paskaties, tur būs viens joks kluks, kur varam redzēt gan diezgan labi tās tumšās šūnas malas, gan gaišās šūnas, plus vēl izskatās visi tā kā tie vecās mantiņu krojuma tāds aiziet uz augšu. Tad būs skaidri tā upola daļa. Нас, короче, вообще перестаем, что они завтра умерли. Kristambulāris. Jā. Šis nav tieši tas preprāts, ko es pieminēju, bet šeit mēs varam redzēt tumšās šūnas. Viņas ir tumšās. Un te jau veidojās tās gaišās šūnas un kupols atkal sapucināts. Nu šeit tiešām tā kā tāda kaut kāda cepura izskatās. Varam redzēt balts šūnas arī gaišās. Te iekšā atkal tās stereocīlijas būs ieturinātas. Diezgan maziņš, tāpēc arī domāju, tas otrais gumbulis, kas bija tajā preparātā, tas nav, jo tās šūnas vienkārši nesakrīt. Jā, te var redzēt mazo kristambulāris. Tiek iekustināts kustību orientācijas mājas laikā. Kaut nervu aiziet. Šeit ir nervs. Šeit būs nervi. Vai mēs varam arī orientējoši atrast otalītu orgānus? Iespējams, tas ar lapas arī viņš ir. Tas arī varētu būt, gan pašā otalīti nav pārāk labi redzami, tā kā nevar visam pateikt, bet parasti ne tālu, bet tie orgāni atrodās citās istabās, bet tajā pašā mājā.